Svirbulīši var citi putniņi. Te būs akmeņu rūpnīca. Nu, te ir atkal akmeņu paradīze. Sultanīts esot Turcijas raksturīgais akmens. Šis ir ametists. Ak, Dievs, cik skaisti. Šis būs mans mīļākais akmens. Pilns ar akmeņiem, pilns. Lūk, šeit ir akmens sirdis. Akmens sirds. Šis nebūs tas slavenais sultanīts, kas maina 7 krāsas. Pilnīgi gaismas ir uzliktas, kā mainās. Tad viņš ir melns, tad sarkans, tad lilā, tad rozā. Bundan hepsi. Frank. Your ticket for Cleopatra Pool. Don't forget your ticket for Cleopatra Pool. This time. Now we'll all together go inside here. Tagad mēs esam tādā vietā, kur apmeklēsim Hierapolisas muzeju, antīkās mazgāšanās vietu, kur pati Kleopatra esot merdzējusies basainos un mazgājusies. Lūk, biļete maksā 30 eiro. Un tur 10 eiro vēl kaut kas ir, tās vannas, jā, tā muzejā, un kopā 40 eiro. Ļoti skaista kalnaina vieta. Tur būs ieeja. Dzīvnieciņi te visur tiek godāti. Ļauj viņiem visādi izņemties te. Skaista vieta. Turcijā ir ļoti skaista daba, ļoti. Šī bija ģimnāzija puisīšiem no 6 gadiem. 1. gadsimta celtne. Un varēja tikai pa maksu mācīties bērni. То есть, входя через вот эти южные ворота, запомните, кстати, отсюда будет выход, они проходили через гимназию, если хотели. Можете потрогать, вот. А пить можно? Конечно, обязательно. Само слово амфора должен быть полноценно круглым, как в Колизее в Риме. Вот, это театр. Отличаются они, в принципе, по тем, что в театрах проводили обычные концерты, какие-то там митинги, то есть что-то такое несущественное. В амфитеатрах, соответственно, уже проводили более серьезные игры, как гладиаторские, какие-то шоу серьезные и так далее. Вот, значит, в этот театр когда-то входило 7 000 человек.
Он построен из песчаного камня, и только колонны, которые вы увидите внутри. Šī te Kleopatras baseini smalkie. Un arī mēs esam iznākuši sārā no tā kā tādas Kleopatras, no dabīgā minerāla ūdens baseina. Nu, ūdens vienkārši dievīgs, tur vispār varētu pārvērsties par zivi un mūžam dzīvot tajā. Forši, silts, garšīgs, tāpēc minerāla ūdens. Un ārā līst galīgi negribās. Nu tā, lūk, kā cilvēciņi priecājās un mazgājas, bet nevar visu laiku sēdēt, jo jāredz vēl ir daudz kas cits.